Microsoft Latvija kopā ar Latvijas Pilsonisko aliansi jau 4. gadu pēc kārtas priekš nevalstiskajām organizācijām organizē NVO tehnoloģiju laikmetu, lai Latvijas nevalstisko organizāciju vadītājiem un aktīvajiem biedriem dalībniekiem stāstītu, kā tehnoloģiskie jaunumi ir pieejami, kā arī, protams, atgādināt par programmatūras dāvinājumu, ka Microsoft visām nevalstiskajām organizācijām sabiedriskā labuma organizācijas statusu dāvina, jeb ziedo programmatūru, un no rudens, kas ir svarīgi, mēs arī ziedojam Office 365, kas ir mākoņu pakalpojums, ko biznesa ir ļoti iecienījis, un par šo pakalpojumu maksā naudu organizācijām, tas ir pieejams bez maksas. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka šodien ar pieredzi Office 365 lietošanā dalījās arī Pasaules dabas fonds, kuru Latvijā pagaidām pirmie un vienīgie ir tikuši pie šīs programmatūras. Tāpatās mēs esam pateicīgi, kad Samarieša apvienība Andris Bērziņš stāstīja, kā viņi ir pieteikušies Microsoft programmatūrai un kā viņi to lieto ikdienā. Un, protams, mēs esam ārkārtīgi pateicīgi Datorzinību centram, kas praktiskajās apmācībās stāsta, ko Words, Excels, PowerPoints un OneNotes var dot organizācijai un kā tos bišķiņu advancētākā līmenī izmantot. Protams, ārkārtīgi esam pateicīgi Infogramam, kas sniedz ieskatu Infogram potenciālā, Hauska un partneri par tādu ievadu, kā strādāt ar medijiem sabiedriskajās attiecībās. Un mans kolēģis Salvis iepazīstināja ar Windows 8, ar ko daudzi vēl nav uzdrošinājušies sadraudzēties, un arī OneDrive. Tas ir bezmaksas mākoņu glabātuve, kas atvieglo dokumentu uzkrāšanu un koplietošanu. Un arī tehnoloģiju izstādē man kolēģi parādīja jaunākās ierīces, kas ir pieejams un kā ar tām strādāt. Do you see a brighter day for you and me? Do you think someday you will be here with me? Last day of my life, I just promise you, till the last day of my life, gonna try to make you love me. Do you know it's heaven here? I'm next to you, you're not feeling me. I will love you till the end of time. Latvijas Pilsoniskā alianse organizē ikgadējo NVO tehnoloģiju laikmetu ar mērķi informēt organizācijas par aktuālu pētījumu, kas ir notikušas iepriekšējā gadā. Organizācijas var nākamā dienā to pielāgot un izmantot savā darbā. Un tāpēc Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Microsoft Latviju rīko šādus pasākumus, lai pastāstītu, kas ir gadu laikā noticis, kas ir aktuāls, lai vērstu uzmanību uz to, ka var iegūt informāciju, programmas un pakalpojumus bezmaksas, legāli. Un tas ir ļoti liels atvieglojums organizācijām. Un šodien īpaši interesanti bija tas uzsvērums, ka šāda veida programmatūra ir ne tikai legāla un bezmaksas, bet viņa ir arī droša. Tas ir aspekts, par ko reti, kad organizācija vadītāji jāizdomā. Kā mēs pastāstījām, Pilsoniskā alianse pastāstīja, kādas ir organizācija vajadzības, savukārt Microsoft atrada runātājus, kas gada laikā ir pierādījuši, ka viņi spēj runāt par šo aktualitāti, ka viņi uzrunā saistošā veidā publiku. Un tāpēc šī kombinācija, šī mūsu miedarbība, pat simbioze, ir ļoti labā rezultātā šodien izpildījusies. Un es ceru, ka organizācijas, kas bija šeit klāt, tiešām šodien, nākamnedēļ, pēc mēneša izmantos tās zināšanas, kas ir iegūtas.